Nu, ko, labvakar, mīļie veselības draugi. Noteikti visi, kas ir sanākuši, interesējās par veselību, par to nevis kā slimot un dzīvot mūžīgi ar kaut kādām problēmām, bet kā saprast savu problēmas cēloni un viņu risināt. Un šodien mums ir tēma par elpceļu veselību. Mans stāsts arī saistās ar šo problēmu. Jā, arī es kādreiz esmu izgājusi cauri šīm elpceļu problēmām laikā, kad es attīrīju organismu. Man bija ļoti spēcīgs bronhīts, kurš pēc tīrīšanās pārgāja. Un pēc tam, kad taisīju analīzi, man bija pilnīgi veselas plaušas, jo principā mums ļoti bieži mēdz iestāstīt, ja, kad šīs te kaut kādas akūtas problēmas ar elpceļiem, viņas nav ārstējamas, viņas ir hroniskas, ja, regulāri jālieto ir hormoni, regulāri jālieto inhalātori vai kaut kādas zāles, regulāri jālieto antibiotikas, bet problēma cēloņus tas nenovērš, un cilvēki gadiem mokās ar dažādām elpceļu problēmām un netiek nekādīgais ar to galā. Tāpēc šodien mēs paskatīsimies un runāsim par problēmu cēloņiem un kā viņus novērst. Un pēc tam paklausīsimies vienkārši unikālus veselības stāstus, kur jūs varēsiet caur cilvēku pieredzi saprast, ka šīs problēmas ir risināmas, kādas problēmas ir risināmas. Tā kā es domāju, šodien būs ļoti interesants vakars, un sāksim ar to, ka es jums pastāstīšu par elpceļu sistēmu, lai jums būtu apmēram saprašana, kas tad ir šie orgāni, kas mums atbild par šiem elpceļiem. Ja? Tad mēs varam pāriet pie prezentācijas. Ja mēs skatāmies tātad uz elpošanas sistēmu kā vienu no 12 orgānu sistēmām, kas ir cilvēkam, ja? Tad kaut kā baigi liels. Es neredzu tās apakšiņas, nav redzamas. Inga varbūt var kaut kā mazliet viņu mazāk uztaisīt to bildīti. Tātad elpošanas sistēma mums sākās jau no deguna dobuma. Ja, tātad tur ir iesaistīts arī mutes dobums, rīkle, traheja, bronhija, tātad diafragma, plaušas, plaušu alveolas, arī pleira un bronhiolas, ja, kuras ir bronhu tās bronhiolas, kuras aptver arī bronhus. Ja? Un, ja skatāmies uz tātad plaušu šo te pūslīti, ja? Kas saucās plaušu alveola, tad viņa arī sastāv no dažādām vielām, ja? Jo caur šīm te plaušu alveolām mēs ieelpojot gaisu, tātad dabūjam asinīs skābekli, ja? Tīrs skābeklis mums asinīs nav, viņš pievienojās šim te eritrocītam, ja? Pārvēršās savādākā formā un tiek nogādāts katrai šūnai, ja? Tātad, savukārt atpakaļ mēs dabūjam caur šīm te pašām alveolām ogskābo gāzi, kura mums arī caur elpu tiek izvadīta ārā. Ja mēs skatāmies plaušu alveolas sastāvdaļu vai surfaktantu, ja, mēs redzam šo te iekšējo daļu, ja, bez kuras nenotiek normāla skābekļa piegādē asinīm un citi procesi nenotiek, tad šis te surfaktants sastāv no fosfolipīdiem. Un ir ļoti interesanti fakti, ka šos te fosfolipīdus uzņemot ikdienā, mēs arī varam atjaunot šīs te plaušu alveolas. Par to mēs runāsim mazliet vēlāk, bet tātad, lai ir skaidrs šīs elpošanas sistēmas funkcijas, tad mēs tā vienkāršā saprotamā veidā paskatīsimies nākošo slaidu, kur ir redzams, par ko tad atbild mūsu elpošanas sistēma. Tātad, pirmkārt, protams, jau, kā jau es teicu, skābekļa uzņemšana, ja? Tad un ogskābās gāzes izvadīšana. Līdz ar to elpošanas sistēma atbild par skābju sārmu līdzsvaru uzturēšanu organismā, jo principā, ja mums ogskābā gāze neizdalās, tātad mēs saskābstam, savukārt nenotiek, jo mēs vairāk saskābstam, jo mazāk mums skābekļa ir organismā, un tātad nepareizs skābju sārmu līdzsvars traucē visu sistēmu darbību, tajā skaitā sirdi, smadzenes, ja, tātad fermentu darbību, hormonu darbību, imūnsistēmas darbību, ja. Skābā vidē nestrādā neviena sistēma, neviens hormons, ja. Tātad, protams, arī gaisa attīrīšanas un sildīšanas un mitrināšanas funkcija ir elpceļiem, ja. Tātad, ja caur degunu
degunu. Tāpēc arī vienmēr saka, ka jāelpo caur degunu, jo caur degunu mēs sasildam, mitrinam gaisu, attīram no putekļiem, mikrobiem un dažādiem alergēniem. Ja? Elpceļi, tātad deguna dobums ir ļoti svarīga vieta, tāpēc ir svarīgi attīrīt elpceļus, lai mēs varam ar pilnu krūti ieelpot gaisu caur degunu. Ja? Aizsardzība pret infekcijām, jo šīs gļotas, ja, un skropstiņa epitēlijas un imūnās šūnas aiztur un izvada patogēnus, ja, caur šo te sistēmu. Arī liela loma elpceļiem ir arī balss veidošanai. Ja? Tātad visas tās savicējušās balsis vai krekšķošās vai nu, kā saka, tādas neskanīgas balss arī ir elpceļu problēmu sekas, ja? Jo balss saites vibrē gaismu plūsmu un principā, ja tur viss ir tīrs, tad balss izklausās un skan lieliski, un mēs arī varam būt, kā saka, vokāli patīkami apkārtējiem cilvēkiem. Vēl elpošanas sistēma atbild arī par smaržas uztveri, jo arī ožas receptori, ja, ir šajā sistēmā iekļauti un bieži vien arī šīs te ožas zudums vai ja, smaržas zudums īpaši pēc dažādām infekcijas slimībām mēdz būt, ka pazūd oža, mēs zinām, ja, un tas arī ir elpceļu sistēmas problēmas. Paskatīsimies tālāk, tad kādi ir šie elpošanas sistēmu problēmu cēloņi. Problēmas un to cēloņi. Tātad problēmas var būt gan augšējos elpceļos, ja, tātad deguns, rīkle un kakls, un šeit mēs varam vai nu vienkārši saaugstēties, ja, vai mums var būt kāds alerģisks sakūts, rinīts, piemēram, ja, sinusīts, vai nu akūts vai hronisks tonzilīts, faringīts, laringīts, ja, tātad tonzilīts ir mandeļu iekaisums, faringīts rīkles iekaisums, laringīts ir balsenes iekaisums, ja. Epiglotīts, nemaz neesmu tā dzirdējis, godīgi sakot, otīts, ja, tas ir netieši saistīts, bet rodas bieži vien ar elpceļu infekciju, ja. Vai arī apakšējo elpceļu slimības mēdz būt, kas skar bronhus un plaušas, jā, varbūt akūts bronhīts, hronisks pneimonija, ja, kas ir plaušu karsonis, astma, plaušu absceses, bronhektāzes un akūts respiratorais distreses sindroms un plērīts. Nu, tātad, ja mēs paskatāmies uz visām šīm te problēmām, visām šīm slimībām, viņām visām ir iekaisuma pamats. Ja? Nu, izņemot saaugstēšanās, bet arī kāpēc citreiz, kad mēs saaugstējamies, kad mēs esam tīrs organisms, ja? Kāpēc mēs it kā arī nosalstam, saaugstējamies, bet nesaslimstam, ja? Bet, ja mums ir iekšā infekcija, tad pie pirmiem saaugstēšanās kaut kādiem momentiem mēs uzreiz saslimstam. Tāpēc, ka ja, šajos orgānos jau ir infekcija. Vienkārši tad, kad mēs saaugstējamies, mums krīt organismam temperatūra un līdz ar to imunitāte nestrādā, un tas, kas mums tur iekšā dzīvo, viņš vienkārši aktivizējās. Ja? Tātad varu uzreiz pateikt, ka visas slimības, kam ir galotne īts, ja, kur jau mēs visus tos redzam, otītus un tā tālāk, viss, kas ir kreisajā pusē, ja, arī omas, āzes, ja, īti, tās visas ir iekaisumā slimības, un tātad tas nozīmē tikai vienu, ka tur iekšā kaut kas dzīvo, kam tur nevajadzētu būt, jo tīrā organismā problēma nav. Nākošajā slaidā mēs redzam citas problēmas, ja, kas ir hroniskas jau mums elpceļu slimības, ko mums parasti saka, ka principā, ja, tātad hronisks praktiski medicīna hroniku nārstē. Ja? Un te mēs arī redzam, ir emfizēmas, fibrozes, cistiskās dažāda veida, ja? Dažādas intersticiārās plaušu slimības, sarkoidoze, plaušu fibroze, ja? Tad mēs arī redzam oze, ēma, ja? Tās visas arī ir iekaisuma problēmas. Tātad tas ir hronisks elpceļu iekaisums. Ja? Un ja mēs mākam iedarboties ar cēloni, tad mēs varam arī atrisināt šo te problēmu. Tad ir infekcijas slimības. Ja? Mēs zinām vīrusu ja, izraisītas, tas ir gan gripa, gan dažādi citi vīrusi, adenovīrus, COVID-19,
paragripa, rinovīrus, un tagad ir ļoti izplatīts, diemžēl, jā, varu pateikt, smagā formā, jā, arī jauniešu vidū Epsteina bara vīrus, pēc kurām lietojot medikamentus iestājās ļoti smagas sekas. Mēs šobrīd cīnāmies arī ar viena jauna puiša, ja tādu veselību jau diezgan smaga forma ir līdz slimnīcai, ja pēc Epsteina bāra vīrusa, kurš ir starp citu siekalu vīrus, ja, viņu var vienkārši skūpstoties jaunietim nodot ļoti viegli, ja. Nu, lūk, un nepareizi šo te vīrusu ārstējot, aiziet hronikā šī te problēma un jau medikamentu sekas tur ir un arī tad nevar saprast, no kura gala vispār sākt to visu risināt, ja. Un tad, protams, ir baktēriju izraisītās elpceļu problēmas, ja, te mēs redzam pneimakoku pneimoniju, mikoplazmu pneimoniju, mikoplazma ir arī sēnīte, ja, principā mikoplazma ir krustojums mums. Mikoplazma, pateikšu, ir baktērijas un sēnes krustojums. Ja? Tātad tuberkuloze. Tad ir garais klepus mums, un tad ir sēnīšu infekcija izraisītas elpceļu problēmas, kā aspergiloze un pneimonija, tad pneimakoks. Ja? Mēs redzam šeit arī zīmējumos, kreisajā pusē redzam vīrusus, sēnes un šīs te nūjiņas zaļās, tās mums ir baktērijas. Ja? Kā jau teicu, tīrā organismā problēma nav. Runājot par vēl pārējām elceļu problēmām, paskatīsimies tālāk slaidu. Jā, runājot par šīm iekaisumu visām problēmām, mums ir jāatcerās tikai viens, ka plaušas ir zarnu trakta spogulis un organismā viss ir savstarpēji saistīts. Ja? Plaušās principā atrodas tāpat kā visā pārējā organismā limfātiskā sistēma, kura no zarnu trakta aknām nierēm tātad paceļ. Ja, jau šīs mirušās sēnes, kuras ir limfātiskā sistēma iznīcinājusi, ja, parazītus, vīrusus, baktērijas, un tos izvada caur plaušām un degunu ārā. Tātad visas elpceļu problēmas, lai jūs saprastu, ir vienkārši organisma attīrīšanās. Ja viņš nav bijis attīrīts caur pareizo galu, tātad, ja mēs nespējam iztīrīties caur zarnu traktu, ja organisms to nespēj un zarnu trakts ir piesārņots, tad principā viss tas mums nāks ārā caur elpceļiem un caur degunu. Ja? Ja ir problēmas ar plaušām, tās nav plaušu, bet gan organisma piesārņotības problēmas. Tā, ejam tālāk. Mēs redzam, vēl problēmas var, protams, būt arī ekoloģija un dažādas profesionālas vides slimības. Ja? Tātad mēs redzam šos te celtniekus, manikīrus un tā tālāk, cilvēkus, kuri strādā ikdienā ar ķīmiskām vielām. Ja? Un šeit mums ir dažādas problēmas kā silikoze, asbestoze, alerģiskais alveolīts un pneimonioze. Piedodiet, tik sarežģīti visu nosaukt, ka cilvēks pat nevar to visu izrunāt. Jā, tad ir, protams, asinsvadu un mikrocirkulācijas izcelsmes slimības plaušās. Tas nozīmē, ka jo plaušas, ja, mums jāsaprot, ka tāpat kā visi pārējie orgāni ir apgādāts ar asinsvadiem. Tātad, ja ir asinsvados jau kaut kādas problēmas ar asinsvadiem un asinīm kā pašām par sevi, ja, tad mums ir dažādas arī plaušu embolija var būt un gan tūska, gan hipertenzija un tā tālāk. Tātad mums ir jārisina sirds asinsvadu sistēmas problēmas, ko mēs arī varam izdarīt ar mūsu produktiem. Un, protams, smēķēšana. Nu, te es droši vien nelasīšu, jūs varat paši izlasīt, cik tas ir kaitīgi, ja? Jo, principā, ievelkot jau dūmu, mums šīs te visas ķīmiskās kaitīgās vielas, mums viņas aiziet, protams, jau uzreiz pat tiešo asinsritē. Un pēc tam atkal nieres, naknas, nabadzītes to visu intensīvi filtrē ārā, ja? Nu, šeit ir līdz onkoloģijai, astmas varbūt, pneimonija, bronhīts, plaušu fibrozē un tā tālāk, nelasīšu visu šo te. Ja, protams, arī visas šīs te kaitīgās vielas, kas mums ir ķīmiskajos kopšanas līdzekļos, pārtikā, ja, frizieri, dažādi cilvēki, kas strādā ar ķimikālijām, drogās. Man bija viena meitene, kurai bija ļoti liels problēmas arī ar elpceļiem un ar ādu, ja, viņa tur katru dienu elpoja šīs te ķīmiskās vielas, kas ir nu, ko mums īstenībā nevajadzētu darīt, jo elpceļi cieši paši pirmie. Ejam tālāk.
Tātad elpošanas sistēmas problēmas un to cēloņi var arī būt uzturvielu un ūdens trūkums. Kādēļ? Tāpēc, ka mums organismā viss patstāvīgi atjaunojās. Arī plaušu, visi šie te orgāni arī atjaunojās, arī plaušu alveolus atjaunojās, ja? Jo, protams, kroniskāka problēma un ilgstošāka, jo to ir grūtāk izdarīt, bet ja mums ir arī trūkums ikdienā gan ūdenī, gan uzturvielām, mums šies plaušu atjaunošanās procesi vienkārši nenotiek. Un viss, kas mums organismā dzīvo plaušu alveolās, piemēram, arī mēdz dzīvot sēnītes un pašās plaušās dzīvo mums arī streptokoks, pneimokoks, stafilokoks, hlamīdijas, mikoplazma, ureoplazma, klepsiella, tuberkuloze un tā tālāk, ja? Tātad mūsu uzdevums ir ko izdarīt, attīrīt un iedot šūnu uzturu, lai šos te orgānus, visus mūsu skaistos orgānus, kas mums uztur dzīvību, ja, varētu atjaunot. Un tātad, lai uzturētu un atjaunotu elpošanas sistēmas orgānus, ja, gan plaušu alveolus, gan arī visus pārējos orgānus, tad organismam katru dienu ir nepieciešams kvalitatīvs ūdens, lai nodrošinātu šo te mikrocirkulāciju un toksīnu izvadīšanu, ja, gan ūdenī, gan tauko šķīstošo, gan skābekļa piegādi nodrošināt, jo mums ir jābūt šķidrām asinīm, ja, kuras apgādā katru, viņas šķidras asinis tikai spēja uztvert un paņemt no elpceļiem šo te skābekli, ja? Un jābūt veselīgiem surfaktantiem, veselīgām plaušu alveolām, lai caur viņām nonāktu arī šis te gaiss mūsu organismā, ja? Un ir nepieciešams arī šūnu uzturs, par to mēs arī parunāsim, viegli asimilējamā formā, ja, organiskas izcelsmes, lai mēs spējam atjaunot arī šos te mūsu visus elpošanas sistēmas orgānus, ja, jo to jums neviens arī nepastāstīs. Ja jūs aiziesiet noteikti pie ārsta, jums viņš nepateiks, ka arī plaušu alveolus, visus pārējos orgānus var atjaunot, un ir algoritms, kā to visu var izdarīt. Un tātad, kā mēs to visu varam paveikt par šo sistēmu un vielām, nutrientiem, kas to spēj izdarīt, es došu vārdu veselības trenerei ar lielu pieredzi no Kanādas Ingai Žentiņai. Inga, lūdzu. Jā, labvakar visiem. Man tiešām prieks būt šeit un arī padalīties ar šo interesanto informāciju, kas šajā laikā ir ļoti, ļoti aktuāla. Un mums tiešām ir jāsaprot, ko mēs ar ko gribam izdarīt. Jo bieži vien mēs sastopamies ar šīm problēmām un mēs ķeramies pie līdzekļiem vienkārši, lai viņus mazinātu. Jo droši vien, ja tu esi mamma, tad tev arī, ja bērns saslimst, mums gribās, lai viņam pēc iespējas ātrāk paliek labāk. Ja ir kaut kādas problēmas, kad bērns tur klepo pa naktīm, mums gribās, lai ātrāk tas izbeidzās. Un mums ir jāsaprot, kas ir šī te problēma. Un Vina te ļoti brīnišķīgi pastāstīja par to, ka tad, kad mums ir kaut kas, ko organisms mēģina atklapot, mēģina dabūt ārā, ir šie te patogēni, ar kuriem mums ir jādarbojās kā ar sakni. Un tas ne tikai ietekmē mūsu fizisko, tas ietekmē mūsu emocijas, mūsu darba spējas. Tad, kad ja mūsu bērns slimo, ja mēs paši slimojam, mums ir jāsaprot, ka mēs nevis tajā mirklī gribam apspiest un nomākt un kaut kādu ātri iedzert kaut kādu klapu sīrupu vai kaut kādu inhalāciju, ar inhalātoru vienkārši to apspiest, bet mums ir jābūt šai apzinātībai saprast, ok, ja tas ir iekaisums, ja tā ir infekcija, tā tad kaut kas to rada un man jādabū to perēkli ir ārā gan no plaušām, gan no visām pārējām sistēmām, par ko Vinat runāja. Un šeit ir brīnišķīgs piedāvājums, kas ir izstrādāts jau kā koncepcija, ko mēs esam iemīļojuši, tāpēc, ka tas strādā. Tas nav viens kaut kāds brīnuma līdzeklis, ko mēs cerēsim, ka šobrīd viņš palīdzēs. Bet tad, kad mēs saprotam, ka mēs sistēmiski gribam atjaunot un palīdzēt savam organismam un nodrošināt šo aizsardzību, tad mēs arī redzam, tie, kas seko šai koncepcijai, ka gadu no gada vai nu mēs vispār nesaslimstam, vai nu tad, kad mums ir pirmie simptomi, mēs uzreiz varam iedot spēcīgas dabas vielas, kas mani ļoti uzrunāja rūpēties par mani. Man ir 4 bērni, pa visiem 4 bērniem ir tas,
ka tās ir dabiski risinājumi ilglaicīgi. Jo es apzināti katru dienu parūpējos par savu veselību un par saviem bērniem, jo mūsu ikdienā neienāk šīs saslimšanas. Bet, ja gadījumā mums ir ienākusi saslimšana un mēs saskaramies ar šīm problēmām, par ko Vineta runāja, mums ir sistēmiski jāatbrīvo mūsu organisms no patogēniem. Un tie ir toksīni, parazīti, baktērijas, gļotas, kas mums ir sakrājušās. Viss tas toksiskais nomāc mūsu sistēmu, un šeit jūs uz ekrāna redzat mūsu šo sistēmisko organismu attīrīšanu. Un pirmais mēnesis, ko mēs piedāvājam, tas ir Coral Detox Plus, kas ir kā komplekts. Un būtiski šeit ir saprast, ka mēs no komplekta neko nevaram raut ārā, ja mēs gribam patiešām rezultātu. Jo tāpatās kā mēs cepjot biezpiena pankūkas, mēs neņemam tikai biezpienu un miltus, jo mēs vienkārši gribam iekonomēt līdzekļus, mēs ņemam visus produktus, visu recepti kopumā. Un arī šeit jūs pēc tam dzirdēsiet brīnišķīgus rezultātus. Kāpēc tieši sistēmiska attīrīšanās palīdz ne tikai tajā momentā, kad ir krīze, bet arī atjauno, uzlabo un nodrošina šo aizsardzību. Šajā pirmajā komplektā ir brīnišķīgs līdzeklis, kas ir lecitīns. Viņu gribu izcelt visvairāk, jo tas ir tas, kas mums dod šūnu aizsardzību, kas dod membrānu aizsardzību, kas atbalsta aknu, kas nodrošina nervu sistēmai labāku darbību, kas arī hormonus regulē. Bet pats būtiskākais, viņš iedarbojās uz mūsu plaušu alveolām. To, ko Vineta stāstīja, cik būtiski ir katru šo plaušas mazo sastāvdaļu nodrošināt ar kvalitatīvu uzturvielu, lai viņai būtu gan aizsargslānis, gan arī spēja atjaunoties. Tāpatās arī ūdens, kas ir Coral Mine. Par to arī vēl bišķi vēlāk parunāšu, bet tas ir būtiska arī šī komplekta sastāvdaļa. Tāpat tās asimilators, kurš palīdz gan izvadīt visu toksisko, gan sašķelt, gan arī šīs gļotas, kur parazīti slēpjās, visu to bioplēvi, ja, viņš palīdz visu to sašķelt un vadīt ārā. Tāpēc mums ir būtiski pirmajā mēnesī sagatavot organismu, attīrīt no lielās toksiskās slodzes, lai nākošajā attīrīšanās posmā, kas ir Parashield Plus, kas ir vienkārši zelta vērts, it sevišķi, ja jau tiek lietoti inhalatori, ja ir bronhīta, laringīta, ja no gada uz gadu tu jūti, kad kā nāk sezona, tā tu noliecies uz nedēļu vai 2 nedēļām, tad antiparazitārā programma, kas ir Parashield Plus, ir vienkārši zelta vērta, jo viņa attīra tieši no tā, par ko Vineta arī runāja, kad tas, kas tur dzīvo. Ko tad mēs tur atklapojam? Jo, ja jūs pavērojat, izzinat parazītu ciklu, viņš tāpatās, viņiem ir savs dzīves cikls, kur viņiem ir šīs oliņas, kur viņi vai no oliņām, vai no attiecīgi viņi vairojās, ir dažādu tipu parazīti, kur viņi arī aug, viņi ēd, viņi piesārņo mūsu organismu, tad viņi mirst, un ar to visu mūsu organismam ir jātiek galā. Ar visu to, ka viņš izēd mūsu uzturvielas, ar visu to, ka viņš sabojā mūsu plaušas, viņš piesārņo. Un arī parazītam ir šis cikls, kur viņš var attīstīties, inkubēties plaušās, un tad viņam jātiek uz zarnu traktu. Un tad ir tas, ka mēs klapojam. Viņš mums kairina plaušas, lai mēs varētu šīs oliņas uzklapot augšā, un tad mēs viņus snorijam. Tāpēc neiesaku, ja tu jūti, ka tu kaut ko atklapo, ir gļotas, ir krāpes, nekad viņas nerī nost, vienmēr mēģini izklot muti, izspļaut to ārā, lai viņas nenokļūst tavā zarnu traktā. Jo zarnu traktā viņas sāks attīstīties un kļūst jau par šiem parazītiem, jau no kāpuriem uz parazītiem. Tāpēc parazītu attīrīšanās programma, šī, ko jūs redzat uz ekrāna, viņa ir izcelta lielā, bet viņu ir jāiet sistēmiski. No 12 gadiem jau var lietot šo programmu. Tajā ir 3 šie tieši uz sēnīti parazītiem. Arī sēnīti mums dzīvo plaušās. Mums ir jātīra mūsu organisms no šiem patogēniem, kas mums rada visu to nepatīkumu, ko mēs piedzīvojam. Attīrot organismu no parazītiem, jūs jutīsiet, ka jūs elpojat brīvāk. Jums nevajadzēs vairs tos inhalators, jums nevajadzēs slimot, jums nevajadzēs visus tos sīrupus, kas jums vienkārši nomāca organismu. Jūs būsiet tīri jau pašā pamatā. Un kā nākošais, 3. posms ir dziļā zarnu trakta attīrīšana, ar ko mēs noslēdzam to, ka mēs pilnībā attīram organismu.
Šo mēs saucam par veselības koncepciju. Jūs dzirdēsiet arī liecībās, ka ir jāiziet veselības koncepcija. Tā nodrošinās tev to, ka tev plaušas būs tīras, aknas strādās, limfātiskā sistēma atbrīvosies. Un arī mūsu bērniem ir iespēja, ka mēs arī viņiem palīdzam, jo arī tu dzirdēsi liecības, kur bērni slimo, viņi puņķojas, viņi klepo, viņiem ir šis te roņa saucamais klepus, kur ir savs briesmīgs klepus, un bieži vien mēs kā mammas nezinām, ko darīt, un mēs lietojam nepareizus līdzekļus tādā izpratnē, ka mums vienkārši nav informācija. Šobrīd, kad tev ir informācija, tu savam bērnam arī vari veikt šo te attīrīšanas plānu, un tu jūties, ka tavs bērns tik bieži neslimo un arī var tikt vaļā no tiešām šīm te lielajām lietām. Tev noteikti ir cilvēks, kurš tevi uzaicināja uz šo Zoom, kurš padalījās ar šīs lekcijas ierakstu. Tas ir tāds cilvēks, pie kā tu vari vērsties un pajautāt, kur tu vari iegādāties šos te visus līdzekļus ar papildus atlaidi. Mēs organizējam arī atbalsta grupas, kur mēs konsultējam, kur mēs atbalstam, kur mēs izvedam cilvēku cauri, lai viņš no tā, ka viņš ir grūti ar to veselību, ir kaut kādi momenti, kur nāk šīs te krīzes virsū vai kur jau ir hroniskās šīs slimības, mēs aiz rokas izvedam cauri veselības koncepciju, lai cilvēks patiešām var atrisināt savas jebkuras lietas, bet šodien mēs runājam tieši par elpceļiem, lai mēs tiekam vaļā no visiem nepatīkamajiem klapjiem, no hroniskajām lietām. Šeit iedošu tādu schēmu, kas ir tieši atjaunošanās vai nu pēc Covid, vai ja ir plaušu bojājumi. Ja? Mums ir būtiski dzert koralmainu ūdeni, par ko es vēl parunāšu tūlīt nākošajā slaidā, H500, lakrica, limflo, kas ir limfātiskās sistēmas produkts, kurkumīns, omega vai shark liver oil. Tu vari nofotografēt šo te kā sistēmu un pēc tam paskatīties ar savu konsultantu, izrunāt vēl šo te, bet tā ir kā tāda schēma tieši atjaunot bojātas plaušas, atjaunot pēc slimošanās. Lecitīns, tas vienkārši ir superīgais līdzeklis, ko es jau minēju, kas mums palīdz atjaunoties, kas mums ne tikai attīra, bet arī baro. Tāpatās arī aminoskābes. Mūsu plaušām ir mega svarīgi aminoskābes, un tas ir Protivity Ultra, vai arī mēs varam lietot chlorella un spirulīnu, kas gan baro, gan nodrošina, gan atjauno. Tas mums noņem šo te oksidatīvo stresu, kas mazina iekaisumu, kas dod mums enerģiju, kas aizsargā mūsu šūnas. Tāpēc mums būtiski ir sistēmiski arī iedot mūsu organismam visu nepieciešamo tad, ja tas ir novājināts, tad, ja plaušas ir bojāts, jo jūs esat smagi izslimojuši Covidu, tad šī tā sistēma, ko jūs varat atbalstīt savas plaušas un visus savus elpceļus. Nākošais - ūdens. Ūdens ir mūsu dzīvība. Bieži vien mēs nepievēršam uzmanību tam, cik būtiski mēs tikai ar ūdeni varam sev palīdzēt. Mums ir vajadzīgs dzīves ūdens. Nevis krāna ūdens, nevis ūdens, kurš ir pilns ar baktērijām un parazītiem, bet mums ir jāuztaisa šis te ūdens, lai viņš ir tāds fizioloģiski pieejams katrai mūsu šūnai. Un ūdenim ir jābūt viegli mineralizētam. Tam ir jābūt ar zemu virsmas spraigumu, ko nodrošina šis koralmaina. Tam ir jābūt viegli sārmainam un pats būtiskākais negatīvi lādētam. Ar šo koralmainu produktu mēs varam savu ūdeni padarīt dzīvu. Mēs varam to dot no maza bērna līdz cirmam vecumam. Ja mēs nodrošinātu tikai sev dzīvu šādu ūdeni, mūsu veselība jau būtu pavisam citā jau stāvoklī. Plus H500. Šie ir tie produkti, kurus mēs iesakām turēt mājā kā tādu zelta aptieciņu. Ja tev nāk jau kasās kakls, ja jūtās, ka jau tāda kaulu slauž un tā slimošana nāk klāt, saaugstēšanās, tad mēs varam šo te H500 vai nu sakožļāt un izsūkāt mutē, vai nu likt pie ūdeņa, jo viņš ir pats spēcīgākais antioksidants. Viņš ir skābekļa transports un iekaisuma mazinātājs. Ar šo te H500 mēs ļoti labi jau siltā ūdenī vai vienkārši viņu mutē izbarot un norijot, mēs varam sev nomākt šo te pirmo
saslimšanu, jo viņš mazina iekaisuma procesu uz bronkos un palīdz organismam ātrāk attīrīties no toksīniem. Tas palīdz plaušām atjaunoties pēc infekcijām un hroniskiem iekaisumiem. Viņš atbalsta elpceļu un visus šos hroniskos klepus un gļotu uzkrāšanos. Tātad mēs ar šo spēcīgo sārminātāju antioksidantu varam ļoti, ļoti palīdzēt savam organismam gan attīrīties, gan arī nomākt to visu, kas tur jau sāka veidoties. Vēl kas mums ir vērtīgi mūsu mājas aptieciņā. Šis produkts ir arī antiparazitārijā programmā, jo viņš ir kā tāds dabiskais antibiotiķis, kurš ir ļoti spēcīgs pret visiem vīrusiem, pret baktērijām, pret sēnītēm, pret parazītiem. Mēs ar šo te produktu varam jau nomākt, ja mēs esam kaut ko saķēruši. Bieži vien mums ir tas termins, es kaut ko saķēru, kaut kas pieķērās. Mums ir jāsaprot tātad, ka mēs kaut ko vai nu ieelpojām vai apēdām, kas ir šis dzīvais patogēns, kurš mūsu organismā vai nu sāks vairoties, vai nu sāks kaut ko kairināt. Un ar šo paudarko, jeb skudru koku mizu, mēs ļoti labi varam nomākt un jau likvidēt šos patogēnus jau pašā saknē. Un šeit uz ekrāna jūs varat palasīt vēl citas brīnišķīgās viņam iedarbības, bet viņš tieši runājot par elpceļiem, viņš ļoti labi palīdz pie gripas, pie herpēm, pie bronhīta, pie trahīta, pie visiem klapiem, saaugstēšanās. Tad, kad mums ir šie pirmie simptomi, mēs viņu varam dzert gan kā tēju, varam ārā kapsulu, sataisam siltā ūdenī kā tēju vai dzeram kapsulās. Un ar savu veselības konsultantu tu vari pat pakonsultēties par devām. Nevajag baidīties dabas vielas pie tā, ka mums jau ir slikta pašsajūta lietot vairākās devās. Viņas nekad nenomāks ne tavas aknas, ne dznieres, viņas neko tev nenosēdinās. Viņas ir tie produkti, kuri dos tev enerģiju, kuri tiks galā ar patogēniem, bet te pašā laikā arī stiprinās mūsu imunitāti. Vēl aptieciņā brīnišķīgs produkts ir lakricas sakne, kura ir tieši dabisks bronhu un virsnieru palīgs, kurš mums palīdz gan attīrīties, gan atklapoties, gan nomierināt, gan veicināt šo te izvadīšanu, jo mums ir jādabū viņi tie visi patogēni ārā. Un ļoti, ļoti būtiski, mīļās mammas, gan sev, gan arī saviem bērniem nevajag nomākt to, kas nāk ārā. Vajag tieši palīdzēt, iedot dabas vielu, lai viss atklapojās. Mums nevajag, lai viņš kaut kur nogulsnējās, lai viņš rada iekaisumu perēkļus. Mums vajag visus tos patogēnus, tos gļotas, vajag dabūt tieši ārā. Un šis produkts, šī dabas viela ir fantastiska tieši palīdzēt no tā, lai mums attīrās organisms. Tas attīra no toksīnu slodzes, mazina šo te alerģisko kairinājumu, kas mums ir elpceļos. Viņš ir precēnīšu un pretiekaisuma efekts. Tā kā arī šo te mēs varam taisīt kā tēju un varam arī dzert kā kapsuliņas. Jau bērniem jūtam, ka klapojās vai kad ir savs klaps, ļoti, ļoti brīnišķīgs ir tieši šis te produkts. Cats Claw. Ļoti spēcīgs antibakteriāls līdzeklis, arī viņš cīnās ar baktērijām, vīrusiem, kas dzīvo elpceļos un bronkos. Cats Claw principā iedarbojās arī uz citām sistēmām, ļoti brīnišķīgs, ja ir locītavu iekaisumu un cita tipa iekaisumu, bet šodien mēs runājot par elpceļiem, mums ir jāsaprot, ka Cats Claw mums var būt brīnišķīgs palīgs, kurš samazina hronisku bronhu un deguna blakusdobuma iekaisumus. Ja? Tāpatās arī pie mūsu, kad ir sēnīte vai vīrusi vai baktērijas, kas mūsu organismā ir iemājojis, Cats Claw ar visām savām dabas šīm te vielām, ar to, kas ir viņa sastāvā, nodrošina to, ka mums attīrās organisms, viņš palīdz attīrīt no iekaisumiem, viņš tāpatās arī atbalsta zarnu imunitāti, uzlabo orgānu vispārējo aizsardzību un ir ļoti piemērots hroniskām infekcijām un iekaisumiem. Fitovirāni. Arī par šo produktu es gribu parunāt. Šo produktu gribās nosaukt par ekskluzīvu, par elitāru produktu. Viņš ir arī
nedaudz dārgāks par pārējiem, tāpēc, ka viņam ir 21 augu ekstrakti, kas ir viņa sastāvā. Unikāls produkts, kurš jau tiks galā ar tādām dziļākām problēmām. Viņš cīnās ar vīrusiem, baktērijām elpceļos, tieši ja ir hroniski, ja ar vieglajiem produktiem netiek galā, ja ir kaut kas jau dziļāks, spēcīgāks. Šīs 21 augu ekstraktu formula, kura ir salikta tā, ka viņa sinerģiski strādā, viņa tev palīdzēs pie ļoti jau tādām nopietnākām lietām. Viņa mazina iekaisumu balsenē, rīklē, bronkos un plaušu audos. Šis produkts samazina gļūtu veidošanos un veicina to izvadīšanos. Atbalsta organismu no spēcīgiem vīrusu klapiem, saaugstēšanos. Atjauno normālu elpošanu un mazina spiedienu krūtīs. Attīra aizdeguni. Mums ir sievietes, kuras stāstīja, ka viņām pilnīgi no aizdegunes nāca tādas tā kā gļūtu, burtiski tā kā tādi, kas ir līdzīgi tā kā gliemežu tādi veidojumi, ko šis produkts ir spējīgs dabūt ārā no tā, kas mums tur var sēdēt gadiem un varbūt ir grūti elpot un grūti runāt, jo visa aizdeguna ir cietā, patās arī no mūsu plaušām, no bronhiem. Viņš ir šķidrā veidā, viņš ir ļoti, ļoti patiešām ekskluzīvs elitārs produkts. Un noslēgumā vēl par emo oil, ko mēs varam arī palīdzēt, kas ir ar šo spēcīgo pretiekaisuma, antibakteriālo un atjaunošanās iedarbību, ar ko mēs varam smērēt gan uz krūtīm, mūsu bērniem mēs varam palīdzēt elpošanas sistēmu, stimulēt, lai viņi attīrās, mēs viņu varam arī smērēt gan degunā, gan ap degunu, lai mums pasargā, lai mums nekādas šīs baktērijas, vīrusi nelien mums pa degunu iekšā, viņš ir kā tāds aizsargbloks. Šis līdzeklis tieši ārīgā veidā var ļoti, ļoti veicināt mūsu atvesaļošanos un arī aizsardzību. Tā kā viņam ir ļoti spēcīga šī biopieejamība, tā iesūcās dziļi līdz pat muskuļu un saistaudu līmenim, ka mēs ar viņu ļoti varam palīdzēt gan mitrināt ādu, gan veicināt attīrīšanos, gan arī šo aizsargu funkciju. Tā kā manās mājās arī šis ir ļoti iemīļots produkts, viņu var arī uz dažādiem iekaisumiem, kas mums ir kaut kādi nobrāzumi, apdegumi vai dažādas ādas problēmas, arī šajā viņš ļoti palīdzēs, bet pie apceļu lietām mēs arī varam viņu ņemt talkā. Un tālāk mēs paskatīsimies liecības, jo šeit ir Sintijas liecība. Īstenībā var dzirdēt, Inga, tagad, man liekas. Var dzirdēt? Mēģinam, jā. Sveicināti! Mani sauc Sintija, man ir 46 gadi un man ir 2 bērni. Manas veselības problēmas bija vairāk saistītas ar deguna iekaisumiem, bronhītiem, laringītiem, tātad ar elpceļu problēmām. Ar Coral Club es iepazinos aptuveni gadu atpakaļ. Man tieši ļoti interesēja tas, ka ir vesela sistēma un programma, kā sagatavot organismu, attīrīt, izvadīt un arī pēc tam pabarot. Pirmajā reizē es izgāju arī pilno programmu Detox Plus, Parashield Plus, Colavada, klāt pieliku limfas attīrīšanu, Silvermax. Un jāsaka, ka pavasarī un vasarā arī nekādas saslimšanas nebija. Piemēram, iepriekšējā gadā man bija smags laringīts 2 reizes jūlijā un novembrī man nedēļa nebija balss. Mani deguni iekaisumi praktiski jau bija kā hroniski. Man viņi burtiski martā un novembrī 2 reizes gadā pa 2 nedēļām, tādās smagā formā. Lūk, pēc pirmās attīrīšanās programmas nekādas saslimšanas nebija. Vasarā es izgāju vēlreiz tieši limfātiskās sistēmas attīrīšanu. Septembrī es uzsāku otro lielo attīrīšanās programmu, paņēmu Detox, Parashield un Colavada. Arī klāt pieliku limfas sistēmas attīrīšanu. Pēc šīs programmas biju nometusi 4 kg un tā arī esmu saglabājusi šo svaru zudumu. Tāpatās arī šogad nav bijis nereize laringīts. Rudenī, novembrī nebija nekādas smagās degunas saslimšanas. Gada griezumā es redzu, ka šogad es neesmu saslimusi, kaut gan pirms tam manas saslimšanas patiesībā bija katru gadu 2-3 reizes gadā un ar tādām smagām, ilgstošām slimošanām. Tāpat tās arī pirms tam mēģinot nomest svaru, man īsti nekas neizdevās.
Man pat īsti nekritās, lai kā es taisītu atslodzes dienas un daļai, teiksim, to daļu laika ēšanu. Man ir ļoti uzlabojies miegs, enerģija, āda kā tāda, nav nekādas sviedru svīšanas vairāk kā pirms tam bija. Tā kā, jā, atskatoties uz šo gadu, man tiešām ir prieks teikt, ka esmu atrisinājusi burtiski 2 hroniskas deguna un kakla iekaisuma problēmas. Jā, šeit Sintī arī sauc visu to, ko mēs jau minējām, sistēmisku organismu attīrīšana. Ar to, kad jūs sistēmiski attīrat savu organismu, jūs palīdzat ne tikai sakārtot un atbrīvoties no hroniskām lietām, ja, arī katrs var gūt papildus benefitus, jeb šos labumus, kādam aiziet liekie kilogrami, uzlabojās miegs, enerģija. Tā kā tas ir tas, ko mēs aicinām darīt, apzināti saprast, ar ko mums jādarbojas un iedot šo sistēmisko palīdzību kā sistēmu, un tajos mirkļos, kad mums ir vajadzīga palīdzība, ir šie te papildus produkti, kuri mums ir mājas aptieciņā kā mūsu palīgi un draugi situācijās, kad mēs esam kaut ko saķēruši. Mēs paskatīsimies arī vēl nākošo liecību. Tāpat arī tev ir iespēja ar cilvēku, kas tev uzaicinājuši šo te saprast, ko tu vari lietot, lai arī tev pēc laika būtu šādas te brīnišķīgas liecības, un tu saprast, ka jā, es atrisināju visas savas veselības problēmas. Paklausīsimies Kristīni. Manam mazajam dēliņam elpceļi bija vājā vieta jau no pašas agras bērnības, ka viņam bija kaut kādi 5 mēneši. Viņam bija regulārs laringīta lēkmes. Slimošana sākās vienkārši ar laringīta lēkmi naktī, kad es dzirdu, ka viņš sāk klapot, un tad viņš rauj gaisu un nevar paelpot. Katru reizi pie laringīta lēkmes mēs viņu tinām segā, gājām pie atvērta loga, un tas augstais gaiss palīdzēja sašaurināt asinsvadus, lai viņam vieglāk elpot, un paralēli saucām ātros. Tā mēs dzīvojām kādu laiku, jo par laringītu mums teica tā, ka bērns vienkārši izaugs, neko nevar darīt, tā ir viņa vājā vieta, un kaut kad viņš vienkārši no tā izaugs līdz, cik es neatceros, līdz 5 gadu vecumam. Vecāki ar ļoti daudzām lietām sadzīvo. Tāpat arī mēs. Visu laiku ir stress, bet neko jau citu nezinu, ko darīt. Viņš auga lielāks, bet nekas nemainījās. Pievienojās arī ļoti biežas elpceļa saslimšanas. Pusgada garumā viņš visu laiku slimoja vai ar bronhītu, vai ar plauškarsoni. Mēs bijām pie speciālista, kurš teica, jā, bērni mēs bieži slimot, bet šis ir pat traku. Līdz ar ko viņu pārbaudīja un viņam uzlika diagnozi bronhiālā astma. Tas nozīmē to, ka viņam bija jālieto zāles katru dienu vairāku mēnešu garumā. Viņa teica tā, visu mitro sezonu, tas ir rudens, pavasaris, ziema, viņam būs jālieto šī astmas tabletīte. Es ar to nevarēju samierināties. Es viņam izgāju antiparastāro programmu ar dabas vielām. Es domāju, pavērošu, kā būs pēc attīrīšanās. Viņam bija 2,5 gadi. Viņš bija izgājis antiparastāro programmu. Un kopš tā brīža vairs nav atkārtojusies neviena laringīta lēkme. Un nav arī bijušas šīs ierastās saslimšanas, kas viņam bija tik raksturīgas. Nav bijis pa šo gadu neviens bronhīts, neviens plauškarsonis. Tāds ir mūsu ģimenes rezultāts. Fantastiski. Es došu tālāk vārdu Vinetai, viņa pieteiks mūsu pārējos rezultātus. Tā kā iedvesmojies, un arī tu sev un saviem bērniem var palīdzēt. Jā, paldies, Inga. Katrai problēmai dabā radītas zāles, un tiešām par visu jau ir padomāts uz šīs planētas. Mums nav smagi ķīmiski preparāti, lai uzlabotu mūsu veselību, jāapgūst šī dabas aptieciņa. Nu ko, došu vārdu Annai Ivanovai, var pārslēgt lūdzu nākošo slaidu. Anna izstāstīs par savu klientu vienu ļoti unikālu rezultātu. Labvakar visiem! Es pastāstīšu par Vitāliju, jo Vitālijs pats ir no Ukrainas un latviešu valodā neprot runāt. Ar Vitāliju ir tāds stāsts, ka viņš sākumā negāja visu to koncepciju, bet viņš atnāca ar tādu pieprasījumu, ka viņam vajadzēja uzlabot miega kvalitāti, jo viņš ļoti slikti gulēja. Es, protams, kā veselības treneris un speciālists viņam ieteicu iziet visu koncepciju, bet viņš no sākuma nenoticēja. Viņš tikai pamēģināja 2 produktus, tas ir magnīs un grifonijas, un ar to pēc 2 nedēļām viņam krietni uzlabojās miegs. Tad viņš piezvanīja un pateica, ka viņš arī grib iziet visu veselības koncepciju. Viņš nopirka pirmo posmu, sāka iet, un pēc 2 nedēļām viņam paaugstinājās temperatūra, viņš ļoti slikti jūtās, viņam atklepe bija, viņš visu laiku tā kā gāja viņam viss uz augšu. Un
kā Vitālijs man stāstīja, ka 2022. gadā viņš ir taisījis datu tomogrāfiju un viņam tieši uz kruškuri un parādījās, ka viņam ir asins receklis. Tad izējot atkārtot, tas asins receklis nekur nepazuda. Tas bija viņš tieši pirms veselības koncepcijas izgāja visu to datu tomogrāfiju. Un viņam apstiprinājās, ka nekur tas nebija pazudis. Un pēc 2 nedēļām viņam gāja traki. Viņš atklapojās un viņam izgāja asins receklis. Un viņš ar malicis, ka viņš nenobijās. Un tā kā stāstīja iepriekš, ka viņš nevis norīja to recekli, bet viņš izpļauja. Viņš teica, ka receklis bija tādā izmērā un viss bija asiņains. Un pēc tā brīža viņš nemocījās ar klepu, viņam pēc kaut kāda laika arī beidzās temperatūra, viņš ļoti labi jūtās, un pēc kaut kāda laika viņš atkārtoti uztaisīja datu tomogrāfiju, un te var redzēt, ka patoloģija vairāk nav konstatēta. Tas tiešām ir brīnišķīgs rezultāts. Paldies, Anna. Es atceros, viņš man stāstīja, mums ir tiešraide ar Vitāliju, kur viņš stāstīja, ka principā viņam ārsts pateica, ka ar tādu patoloģiju principā par sportu jāaizmirst. Viņam jau bija grūti elpot, viņam bija grūti arī ar sportu jau nodarboties. Viņam bija tas, viņš jūta, ka ar plaušām nav vairs labi. Un, tāpēc, mīļie, kas sāk tīrīties, un ja jums nāk caur plaušām kaut kas ārā, ja klepus sākās vai kaut kas, priecājamies, jo jūsu organisms tādā veidā attīrās. Nevajag nobīties nekad. Tas process ir vienkārši ļoti svētīgs, atbalstam visādos veidos, jā, ar limfas attīrošām tējām un tā tālāk, bet nesākam dzert nekādas zāles un, kā saka, ļaujamies šiem procesiem. Paldies tev, Anna! Tālāk došu vārdu veselības trenerei Sanitai Kozļakovskai. Sanita. Jā, sveiki. Klausos rezultāts tik iespējīgi. Man arī būs rezultāts par bērniņu. Tagad jau diezgan liels bērns, jau skolnieks, bet no 2 gadu vecuma, tāpat kā Kristīnas bērniņam, viņam sākās laringīti. Un arī pirmajā reizē mūs aizved uz slimnīcu, jo bērns nevarēja paelpot. Mums izrakstīja pulmikortu, jo mums atkārtojās šīs laringīta lēkmes patstāvīgi. Līdz ar to izrakstīja pulmikortu, kas ir steroīdi, tādas steroīdu inhalācijas. Un tad, kad veids šīs steroīdu inhalācijas, tad uzreiz kakls atnāk vaļā. Un no vienas puses es biju ļoti priecīga, jo man nebija jābrauc ar bērnu slimnīcu katru reizi, man nebija jāsauc ātrie, un es zināju, ja kas, tad man ātri ir tā kā pirmā palīdzība, ko es ar to bērnu varu darīt. Bet nekāda risinājuma cita nebija. Un tas, ko es pamanīju, kad viņam šie laringīti palika biežāk, ilgāk, smagāk un tiešām tad pat bija tā, ka jau tos steroīdus vajadzēja lielākas devas dot. Ja? Un, ja sākumā nostrādāja ļoti mazas devas un viena reize, tad pēc tam vajadzēja tās inhalācijas jau tā kā tās devas lielākas dot. Un, jā, tad es sapratu, ka kaut kas tur nestrādā. Un es tajā laikā biju sākusi pati pirmo reizi attīrīties. Viņam, man liekas, bija kaut kā 2,5 gadiņi, varbūt 3. Un viņš pienāca pie maniem, man bija uztaisīta tajā laikā, mēs H500 bērām ūdenī. Un man stāvēja glāze ar korālmēnu un iebērts H500, 2 kapsulas vienā glāzē. Un viņš atnāca, viņš vienkārši to glāzi izdzēra. Un es tā skatos uz viņu, es biju vienkārši šokā. Un viņam pēc tam sāka vienkārši puņķi nākt, tā kā tīrīties tas deguns. Tas jau man likās tā baigi interesanti. Un es pat nenobijos, jo es pat tiešām domāju, baigi interesanti, ka ūdeni šitā nostrādā ar H500. Un tad viņam nāca nākamā šī lēkme, kad atkal bija laringīts, jo viņam bija vismaz 3 reizes mēnesī laringīts. Un tad es domāju, jāpamēģina kaut kas cits. Mums bija tāds produkts kā Silvermax, es viņam devu to inhalēt. Un tad es sapratu, ka īstenībā tas Silvermax baigi labi strādā. Viņš varbūt nav tik efektīvs kā pulmikorts, tā, ka tu viņu inhalē un uzreiz tev atnāk vaļā. Viņu vajag vairāk painhalēt un ir ļoti labs rezultāts. Un tad es sāku domāt, baigi interesanti, kas būs, ja es viņu attīrīšu. Un tad es sāku viņu attīrīt, izgāju antiparazitaro programmu, un viss, un principā ar to arī mums viss beidzās. Laringīti pazuda. Bērns tagad arī skolā iet no septembra, nereizi nav slimojis. Un arī viņiem tur sports ir iekšā, ārā, tur tā kā
jā, no tā viņš nav pasargāts. Bet abi bērni tagad neslimo praktiski vispār. Un arī šis bērniņš ar laringītu, viņam arī sanāk, ka ārsts teica, ka jā, 5 gados tas pāries, bet viņam sanāk, nu, kad ātrāk tikām galā, kaut kā 3,5 bija, ka viņam jau pārgāja pēc attīrīšanās uzreiz. Paldies! Paldies, Sanita, mīļš par rezultātu. Nu, ko tālāk veselības trenere Sintija Kalēja, lūdzu, Sintija, tavs rezultāts. Labvakar, mīļie! Es padalīšos ar savu rezultātu tieši par elpceļu veselību. Mana situācija bija tāda, ka es katru gadu divreiz gadā regulāri slimoju ar elpceļu slimībām. Vieglāk vai grūtāk, vienreiz gadā man bija vienmēr angīna ar augstu temperatūru. Un parasti tad vai nu antibiotikas vai kaut ko citu ārsts izrakstīja, bet principā es sapratu, ka tas ir mans un saaugstēšanās man garām nekad negāja. Vai nu sezonālā rudens vai pavasars, ja vienmēr bija iemācījusies atdzīvot. Izjūt koncepciju, es principā pamanīju tikai pēc kāda laika, ka es vairs neslimoju, jo lietot korālu produktus es sāku citu iemeslu dēļ. Man bija citas problēmas, kuras es vēlējos atrisināt. Un tas bija tāds patīkams pārsteigums, ka es vairs neslimoju. Es patiešām vienu reizi visā šajā laikā, 3 gadu laikā biju saslimusi, jā, bet tas ir tā kā attīrīšanās, jā, process. Vienīgās pazīmes, tad, kad apkārt visi jau slimo, man ir varbūt savas degunu gļotādas, jā, tad es viņas pamitrinu vai teiksim, mazliet pakrakšķu, bet klepus vai iesnas, es nezinu, kas ir slimot, jā, kad apkārt viss slimo. Un vēl es gribēju padalīties ar savu bērnu rezultātu. Kārli 16 gadu vecumā es arī attīrīju, un viņam ir pārgājusi alerģija. Viņš bija cilvēks, kurš no piedzimšanas brīža jau cīnījās ar visu veidu alerģijām, un es īstenībā biju ar to arī sapratusi, ka ir jāsadzīvo. Tad, kad bija smagāks slēgums, tad bija inhalātori visu laiku mums stāvēja skapītī, un citreiz viņš arī līdznēsāja. Bet attīrot un izejot arī antiparazitāro programmu, es varu teikt, ka jau ir pagājis vesels gads, nav viņam bijis ne rudenī šī sezonālā alerģija, kas ir, kad kokiem nokrīt lapas un viss tā kā trūd. Un es esmu priecīga par to, tā kā produkti darbojās. Ne tikai man palīdzēja, bet arī manam bērnam. Paldies par uzmanību. Paldies, Sintī, tev liels. Nu, ko tālāk veselības trenere Jolanta Loskutova, Jolanta? Labvakar visiem! Tā, man arī tagad laikam runājot palceļiem kaut kādi brīnumi nāk uzreiz ārā. Nu, lūk, tā, mana pieredze ar šiem produktiem jau ir vesels 3 gadus. Un pieredze ir liela, jo arī man ir 3 bērni, 2 no tiem pavisam maziņi. Un, protams, ka mēs saskaramies ikdienā gan ar šīm elpceļu slimībām, kas ir pirmās, gan arī paaugstinātu temperatūru. Tas foršais šajā visā ir tas, ka 3 gadu laikā es nevienu reizi neesmu lietojusi sintētiskos šos kaut kādus medikamentus, jo arī pieminētais Ventolīns un Pulmikords, tas bija iepriekš mūsu arsenālā, ja teiksim tā, un, protams, ka arī citi medikamenti. Tas tāds iedrošinājums ikvienam, kad pieaugušiem un bērniem ļoti, ļoti strādā ilgtermiņā šie pirksti brīnišķīgi. Man vairāk stāsts būs par nevis tādām kroniskām kaitēm, bet par tādām pirmajām darbībām, kas parasti ir palīdzējušas tad, kad sākas tāda akūta saslimšana. Kā piemēram, man pašai bija brīdis, kad man sāka iet balss ciet, ka vienkārši pazūd balss un vispār neko nevar izdarīt. Un es, protams, ka lietoju mūsu produktus, kas jau ir pieminēti: Paudārko, lakricas saknīte, tējas veitā to dzēru, H500 antioksidants un koralmainu ūdentiņš silts. Un kas ir interesantākais, šobrīd neviens no šodien runājošiem nepateica tādu būtisku lietu,
parasti šie produkti nostrādās zibenīgi. Un tā bija arī tajā manā situācijā. Es vakarā iedzēru šādu tēju, vajadzīgos nutrientus, aizēju gulēt, un no rīta es pamostos, un man viss ir brīnišķīgi. Un te bija mana kļūda, jo es nepaturpināju pāris dienas vēl lietot tieši šādus pašā secībā, ja teiksim, produktus. Un man viņš, protams, kā atgriezās, jo ir ļoti būtiski paturpināt, lai kārtīgi viss iztīrās laukā. Tāpēc pilnīgi noteikti, tad, kad sajūtam, ka ļoti labi ir nostrādājis produkts, uzreiz nelecam gaisā no priekiem, bet paturpinam, jā. Respektīvi, tad, kad man jau bija otrā šāda reize, kad sāka pažus balstiņa, tad es, protams, rīkojos pavisam savādāk, un loģiski, ka man neieilga šī saslimšana. Tāpat arī audzinātāja vienam no mazajiem dēliem pavisam nesen bija bez balstiņas grupiņā. Un, protams, ka es vienu rītu dzirdu, ka man arī mazākajam dēlam jau sāk iet balsts iet, un tad tāda drūkšana no krūtīm pilnīgi nāca ārā. Un pirmais, ko es izdarīju, iedevu visus nutrientus, un viss pilnīgi, nekas tālāk neekskalēja. Tālāk, ko es noteikti gribēju pieminēt, kā pozitīvu pieredzi, pagājušā gadā noteikti liela daļa varbūt ir dzirdējusi vai saskārušies paši ar mikoplazmas pneimoniju, kad bija tas uzliesmojums, kad slimoja gan lieli, gan mazi, un pēc tās manas pieredzes, ko es dzirdēju apkārt, ļoti daudz pieauguši cilvēki pat lietoja 2 antibiotiku kursus pēc kārtas dažādas, jo viņš bija rezistents, jā, viņu nevarēja tā kā atveseļot cilvēku, jā, no viena šī te kursa. Maniem bērniem arī bija šis trakais klepus pielipis, jā, teiksim tā, un es pat biju braukusi pie ģimenes ārstes pārbaudīt, vai tiešām plaušiņas tīras, jo tiešām apkārt tas, ko es dzirdēju, tas bija vienkārši crazy. Nu, lūk, aizbraucām pie dakteres, plaušiņas tīras, mēs atkal kārtējo reizi bijām ļoti smuki tādā intensīvā spriedzes situācijā, ja, kad tiešām negribās tās antibiotikas, bijām smuki tikuši galā arī ar šo te mūsu iepriekšējo produktiņu H500 vai H500 Silvermax, inhalējot šo te ventolīnu un pulmikortu vietā mums brīnišķīgi viss ir nostrādājis, ja. Man tepat ir sarakstīts. Man īstenībā ir tik daudz, ko patalīties, bet tas par tādiem ļoti, ļoti būtiskākajiem. Un gribu pastāstīt arī par manu vecmāmiņu, jo šobrīd mēs joprojām dzirdam, ka ļoti daudz slimo ar covidu joprojām, jā, gadās, un tad ir tāda, kā viņi saka, blakus efekts pēc slimošanas, kad cilvēkiem ieilgst klepus pat uz vairākiem gadiem. Un man vecmāmiņa bija tieši šādā situācijā. Viņai klepus ilga 3 gadus. 3 gadus viņa klepoja, tas nebija tā kā ļoti intensīvi, bet viņai tas jau radīja galvas sāpes ilgtermiņā un ļoti lielu diskomfortu. Un es tajā brīdī gribēju viņai pat sākt jau uzreiz ar fitovironu, jo es saprotu, ka tas ir brīnišķīgi smagā artilērija jau tādās, nopietnākās situācijās, bet es nolēmu viņai aizvest Pau de Arco un lakricas sakni, liku viņai viņu dzert tejas veidā ik pēc 2 stundām un izdzerot tikai 2 buļģiņas, tā kā vienu tādu un vienu tādu, viņai klepus, kas ilga 3 gadus pārgāja. Ja, tā kā citreiz brīnišķīgi nostrādā arī mūsu vienkārši lakricas saknīti, Pau de Arco arī pie tādām šķietami ļoti intensīvām komplikācijām pēc saslimšanas. Tā kā viņai bija ļoti liels pārsteigums, jo man vecmāma ir no tās paudzes. Tur bija tā, dalījās 2 daļās, vai nu ļoti, ļoti par dabisko, vai nu ļoti, ļoti pieraduši pēc ārsta, pēc medikamentiem iet. Un man vecmāma, diemžēl, bija starp tiem cilvēkiem, kas domāja, ka tikai zāles ir brīnuma tabletītes. Ja? Nu, lūk, jā, tā kā situācijas mums bija ļoti daudz, bet vienmēr šie produkti nav pievīluši. Pat, ja ir vienkārši skrāpīta kaklā, ja tā teikt, iekšā Silvermax un teiņu un gulēt, un no rīta viss ir brīnišķīgi. Tā kā paldies jums liels par uzmanību. Ai, super, Jolanta, paldies par tik bagātīgo pieredzi. Jā, es uzreiz varbūt pateikšu algoritmus, kā tad, kad sāk iet vai sāk sāpēt kakls vai sāk iet elpceļi ciet, ja, tad mēs vienkārši ņemam visu un sūkājam, lai šeit viņš nonāk visas. Varam asimilātoru sūkāt, ļoti labi palīdz H500, ja, viņš neutralizē šīs te sāpes un šo infekciju jau pašā jau tajā vietā, kur
kur viņa ir. Ja, viņai, ja mēs norijam, tad kamēr viņš caur kuņģi, caur zarnām, caur turieni, ja, kamēr viņš aiziet, ja, tad ja mēs to spējam uzreiz lokāli palīdzēt, ļoti efektīvi. Varam sūkāt visus mūsu antibiotiķus, ja ņemam kapsuliņas mutē, skudru koku un tā tālāk. Vēl man vienreiz bija tā, ka es jau visu biju pamēģinājusi, bet tāpat viņš kasījās, jo bija, tā kā jūtīgs tas kakls, un tad ļoti labi palīdz arī lecitīns, ja, tā ka jūs viņu vienkārši košļājat, jo viņš tā kā nomierina visu šīs te balssaites un ļoti labi rezultāti. Tā. Un tagad mums ir pēdējais rezultāts arī Ingrīda Liepa, arī veselības trenere. Lūdzu, tev vārds. Var mani dzirdēt, ja? Jā. Jā, labvakar. Man ir toties brīnišķīgs rezultāts ar vēl brīnišķīgāku līdzekli, par kuru jau Inga pieminēja, un tas ir šis burvīgais Nila Dušeka ūdens spirta ekstrakts uz 21 zālīti, ja? Un par viņa efektivitāti es pārliecinājos tad, kad es biju arī izslimojusi slimību moderno, ja, kur arī tiešām es izslimoju diezgan viegli, bet man palika tādas, varētu teikt, zināmas sekas, man palika tāds ļoti dobs lepus. Un situācija bija tāda, ka mums bija jālido pēc nedēļas tā kā uz konferenci, ja uz pasākumu, un es zvanīju mūsu nutricoloģijai Vinetei, un es teicu, Vineta, man ir tik šausmīgs klepus, un tad Vineta man ieteica tieši fitovironu, ja. Un fitovironu, ja, es lietoju, varētu teikt, pēc slimības. Un šeit tā ieteicamā dema ir glāzīte, ja, kur mēs varam dzert vienreiz, divreiz dienā, bet Vineta teica, izdzer nedēļas laikā to pudeli. Un ticiet, neticiet, es aizbraucu, aizlidoju, ja, un principā šis fitovirons mani, zināmā mērā izglāba. Un līdz ar to, kura zālīte no 21 nostrādāja, es jums nevaru pateikt, jo Nils Dušeks pie šī produkta ir strādājis 15 ilgus gadus, ja, un visi šie produkti ir salikti tā, kad viņi strādā sinerģiski, ja, un to es arī pārliecinājos uz sevi, uz savu, tādu problēmu, kas man bija pēc pārslimošanas. Bet savukārt tie cilvēki, kuri tā kā domā par savu bērnu un savu imunitātes stiprināšanu, ja, tad šo fitovironu var dzert jau tagad, kad plosas visapkārt vīrusi, tīri profilakstei un tīri imunitātes stiprināšanai. Un arī manā zāļu kastītē, jeb aptieciņā ir šis fitovirons, ja. Un bija atbraucis mans dēls, jā, pēc savu laivas braucienu, kur, protams, tiek gulēts teltīs naktī šādā laikā. Un arī bija ļoti nepatīkams klepus, un tās 2 dienas, kamēr viņš bija pie manīm, es viņam liku dzert šo fitovironu, un tad, kad viņš brauc mājās, tas klepus jau bija daudz, daudz savādāks. Tā kā fitovirons ir lielisks un burvīgs produkts. Super. Iesaku. Paldies, tev, Ingrīda, paldies visiem par rezultātiem. Vēl tikai gribu piebilst pavisam īsi, ka ja dabas vielas nepalīdz, devas ir par mazu. Kritiskos gadījumos zvaniet savam konsultantam, viņš jums pateiks, ar dabas vielām pārdozēt mēs nevaram, ja? Ja ir kritiski, dzeram daudz, lai pēc tam nav jāķerās pie medikamentiem, kuriem visiem ir toksiska iedarbība un sekas un ļoti spēcīgas blaknes. Dabā ir viss, lai mums palīdzētu, koncepcija ikdienā, un krīzes gadījumos mums ir dabas aptieciņa un dabas antibiotiķi, lai viss šīs problēmas ātri atrisinātu. Paldies, Inga Žendiņa, paldies visiem mīļiem, kas dalījās ar rezultātiem. Noteikti variet rakstīt arī jautājumus, mēs labprāt arī uz viņiem atbildēsim, vai arī uzdot viņus ieslēdzot kameras un savus audio. Paldies jums visiem!